šobrīd mums ir dienas kārtībā atkal Centrālās vēlēšana komisijas jaunais vadītājs. Man gribas pie tā pieskarties. Jā, bet Mieriņš kungs, tad uzreiz precizējiet savu domu, jo tas, ko es vismaz šobrīd šeit redzu, kad CVK un Varams, drusku futbols, bumba kaut kur pa vūdu. Tieši par to ir stāsts. Es gribu precizēt savu domu. Tad, kad Saulītes kundzi vēlēja šajā amatā, viņai nav ne pieredzes, ne praktiskās pieredzes, ne vispār pieredze valsts pārvaldē, ne prasmes. Paši nobalsojāt? Jūs te skaitā? Nē. Mēs zemnieki atturējām, vispār nepiedalījāmies balsojumā, un vēl kas ir, es kāpu tribīnē un jau toreiz teicu, ka Saulītes kundze ir ļoti drosmīga, vispār bez pieredzes, bez minimālām prasībām iet uz šo amatu. Un kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka šodien mēs redzam, ka šis process ar izpratni nav vadīts, jo cilvēkam nav izpratni. Bet centrālais jautājums jūsu skatījumā ir CVK vadītājs šodien. Es saprotat, ja būtu kārtīgs menedžers, kurš vismaz ir strādājis valsts pārvaldē, kurš saprot procesus, viņš vismaz varētu novadīt. Ja viņš pats nesaprot no sistēmām, tad lūdzu viņš pieaicinātu kādu, kas viņam palīdzētu pieņemt lēmumu. Bet šobrīd akli pateikt, kad es paļāvos tikai uz to, ko man pateica, tas ir, man liekas, vairāk kā neprofesionāli.